ātruma cilts. Raidījumu piedāvā Latvijas Krājbanka. Ķīveres galvā un esiet sveicināti! 1000 km biķerniekos turpinās. Otrā diena. Saule spīd, Mārtiņš Svilis pagājušā gada čempions rallijas. Īsajā distancē kāpjam iekšā. Atlaist pa īstam, izplosīt dvēseli un sajust ātruma spēku. Tas ir autosports. Un kā gan bez klasikas rallijas. Latvijas labākie piloti ieradušies biķerniekos, kur 1000 km sacīkšu šovam ir gatavi, lai noskaidrotu labāko motobolas stadionā. Te aizvadītās nedēļas nogalē Adatai nebija kur nokrist. Kurš vinēs ralliju? Mūsējie Neikšāns, protams. Neikšāns, viennozīmīgi. 1000 km šeit. Tu pa abiem? Šeit ir Egle favorīts. 1000? 1000 mūsējie. Tu savu klubu esi atvedis šajien? Es, tā varētu teikt. Rekomandas karsē meitenes. Kaut kā tā. Kas patīk šodien te? Sveņa. Nu jā. Tev? Vislabāk šis rallīšaus. Ko tu esi? Es par visiem. Par smukām mašīnām, ja pa džekiem? Es par labu braukšanu. Mārtiņš Svilis, Andis Neikšāns, Aivis Egle, Ingus Pantelis, Mārtiņš Skakauskis, Valdis Zvaigzne un Drew Holland ar savu skaistuli Ford Sierra. Kamēr brālis un tētis krāja kilometrus blakus esošajā 1000 km gonkā, šis ar slikiem mēģinās iekabināt latviešiem. You're going on slicks, it's for the spectators or what? No, I'm going on slicks because that's all we had with us, because it's really now a racing car. So handbrake is somewhere up here, and it's interesting on these slick tires for sure. Are you gonna go for the time or just for the fun? Just for the spectators. Patiesībā ir baigi foršs tāds, var pabraukt bez stresa un tā, pasmieties, pamēģināt kaut ko. Ko nozīmē pamēģināt? Tāds kā kartodroms jums izskatās, tāds mazs, viss tāds komplicēts, ir jau arī Porsche pagrieziena grāns. Jā, bet ar to mašīnu man nav bijusi izdevība braukt pa šitādu te rallija crossveidu trasi. Ja izdotos pirmā vieta, tad būtu jāņem pavisam? Nē, rallijas. Pagājušajā gadā ātrāks par visiem bija Mārtiņš Svilis. Apņēmība nav zudusi arī šogad. Konkurenti vispirms jau pats sev. Tāpatās trase esi un tomēr ir jābrauc tā, lai rezultāts gan labs, gan pašam gandrījums pa braucienu. Par rezultātu, kuram visvairāk šodien gribētos iekabināt? Gribētos jau visiem, bet droši vien skatīsimies pēc pirmās kvalifikācijas, kas būs. Ņemot vērā, ka sacensības notika rallijam šaurā un nedaudz nērtā vidē, sportisti veica 3 kvalifikācijas apļus, un šeit šoks skatītājiem. Andis Neikšāns paliek tikai iesildīšanās aplī. Latvijas čempions nobeidz savu turbīnu, taču pārējie gāzi tur vareni. Noslēdzoties kvalifikācijas sacensībām, viss bija skaidrs. Mārtiņš Svilis, Aivis Egle un Valdis Zvaigzne šodien noskaidros čempionu rallijas šovā. Finālam uzvaras recepte tāda pati – perfektas trajektorijas un izcils brauciens. Un mēs laižam vaļā! Vispirms no cīņas atkrita Aivis Egle, kad latiņu ar labāko laiku uzstādīja Zvaigzne, taču savu braucienu perfekti veica Svilis. Perfekti un uzvara 2. gadu pēc kārtas. Rezultāts liecina pats par sevi, bet gribējās jau bišķi kaut ko ilgāku, tāpēc, ka rallistiem pierast mocīties 3 dienas trasē, šeit mums tā ļoti pafiksoja. Bet tāpatās iesvīst varēja un gandrījums ir. Paga pēdējā braucienā tikai izcirt. Biju spiests. Valds uzspiedos pabēžiem. Tas, ka tev viss ciešāk šaurāk, tas tev palīdz, patīk, jeb kā?
Godīgi sakot, man vienalga, mums ralijā tomēr ir tās trases tik dažādas, un faktiski ralistam braukt jebkurā trasē pa lielam nesagādā nekādas problēmas. Tā kā ralijs ir tomēr tā vieta, kur var sevi uzzīt labā formā priekš jebkuras ātruma posma trases. Nu, ja jau visi, tad es arī. Šis ir Reis taksī, pie stūres Karlīna Štāle. Blakus tie, kam autosports asinīs, vai arī tie, kas palīdz sasniegt tā virsotnes. Turpinājums tīra bauda trasē. Bet man mazliet līkumos tā apdūšu. Tu pat esi slapš? Jā, man reāli karsti. Viņš motoriņš pašvāku. Kad beidzot būs Pelēģis Racing Team? Es domāju, ka tuvākajos gados tas viss tiks sakārtots. Daudz vārdu krājums tēt ir? Ir vārdi, forši, ļoti interesanti tiešām bija. Ātrums 170. Kā bija? Super, karsti, bet forši. Karsti? Kāpēc karsti? Mašīnā karsti, nezinu, kāpēc neprasīja Karolīnai. Viņa teica, ka vienmēr sot karsti. Nu ko, tas šoreiz arī viss. Tiekamies jau rītvakar, kad dosimies tur. Uz Lielo sacīksti 1000 km 8 stundas. Bet tagad, čau!